Šodien es mājās taisīšu kvasu. Iegādājos veikalā Mājas alus universālo komplektu, kuru var izmantot gan alus taisīt, vai sidru, vai kvasu. Manā gadījumā šodien būs kvass. Komplektā bija krāns, tableta chlora, cukurmērītājs, tad hidrāizver arī, kuru var pēc tam uzlikt, ja vajadzēs izmantot alu taisīšanai. Ja kvasam, tad īstenībā vāks arī nav vajadzīgs, bet spaini var izmantot gan kvasu taisīšanā, gan no alus, gan sidru. Visu, ko jūs gribat. Šodien taisīšu kvasu no ekstrakta, un komplektā ir arī raugs, cukuru es iegādājos atsevišķi. Tad mums vajadzēs vēl ūdens, 20 litri es izmantošu. Var arī taisīt līdz 25 litri šito kvasu, bet man vairāk garšo, ka tomēr ir tie 20 litri, un cukuru arī var likt gan kaut kur kilogramu, vai kilo 200, vai kilo 500. Tas viss vairāk no tā atkarīgi, vai jums garšo saldais kvass, vai garšo tomēr bišķiņ rūgtāks. Spaini pirms ieliet ūdeni vajag dezinficēt obligāti, izmazgāt un pēc tam izmazgāt ar chloru tableti, kura var iegādāties Mājas alus veikalā. Dzirnavu ielās 7, ja? Un tad mēs tālāk turpinam kvasa taisīšanu, ieslēgsim tad plītiņu, iebersim arī katlā tad cukuru un taisīsim cukuru sirupu. Man garšo saldāks kvass. Tā kā es tad taisīšu arī aptuveni, man ir cukurs kilo 300, uz 20 litriem es izmantošu. Tagad mums vajadzēs pamaisīt. Tā. Te, kur mēs ieslēdzam plītiņu un vārīsim tagad cukuru sirupu. Cukuru jāpamaisa, savādāk viņš var pielikt pie katla. Kad viņš izšķaidīs, tad viņš būs arī gatavs. Sirups mums ir gatavs. Varam tālāk turpināt. Izslēgsim un tūlīt ieliet, viņu vajag spainīt. Cukuru sirupa taisīšana uz plītiņas man aizņēma aptuveni 3-4 minūtes, ne vairāk. Viņa ir ļoti jaudīga. Jāpamaisa ūdeni ar sirupu obligāti, un tad mēs varam turpināt. Paņemsim suslo, kvasa ekstratu, ja, un ielēsim iekšā un jāmaisa būs. Maisam, maisam. Var ieliet nedaudz karstā ūdeni, ja? Un tad arī izskalot to pēdējo ekstratu. Savādāk viņš diezgan tāds staipīgs. Kur mēs viņu paskalosim, lai vairāk būtu. Un tad ielēsim arī spaini vispārēju. Vēlreiz palika man tomēr vēl kaut kāds bišķiņ. Lai izskalotu puduli, protams, vieglāk to darīt ar karstu ūdeni. Kamēr jūs neieliekat raugu, jūs varat likt karstais ūdens, sašķaidīs ar to augsto ūdeni un būs tā temperatūra, vai vajag būt līdz 30 grādiem, ja? Vai kur mēs izskalām, varam likt maliņā. Tālāk mēs turpināsim. Mums jāielej ūdeni, cik jūs gribat daudz to kvasu. Man vajadzēs vēl bišķiņ pieliet augsto ūdeni. Tā. Ūdeni varat izmantot vai no filtra,
vai nu arī, ja jums mājās ir filtrēts ūdens, tad izmantojat to pašu. Ja jums nav filtrs, tad jūs varat izmantot ūdeni no veikala pirkt, dzeramo ūdeni parasto, ja? Jā, lai kur jāskatās, tad man uz spaiņa ir, cik tur daudz litri arī norādīts tā. Vēl bišķiņ, jau ir, man ir 20 litri. Kur ir mērītais, tad 20, 22 vai 23 vai 25, cik jūs gribēsiet, ja? Man būs 20 litri. Jāpamaisa ļoti kārtīgi, kādas minūtes 5, var pat 10 minūtes pamaisīt, lai samaisās ļoti labi, lai nebūtu tas suslo apakšā, kur man kāda smuka krāsa, smarža arī ļoti laba. Kā smaržo. Varam dzert uzreiz, ne? Varam dzert, jā. Nu, nē, šodien mēs vēl viņu nedzersim, jā. Man palika vēl ielikt raugu. Tā, samaisīt, es esmu samaisījusi. Pirms ielikt raugu var pārliecināšos pa temperatūru. Temperatūra man ir 30, jā, ideāli. Un tad es droši varu tagad iebart raugu. Tas ir pēdējais solis. Tad mēs... Raugs iet komplektā, jā. Es jau to, man liekas, teicu jums. Tā, raugu, kur mēs vienkārši paberam pa augšu. Kur man arī bija karote. Karote arī jūs varat nopirkt veikalā Dzirnavu ielā. Mājas alus, jā. Ja jūs redzējat, es viņu arī izmantoju visu laiku. Principā ļoti ērta. Tā kā, ja kas, droši brauciet uz veikalu, tur arī var iepirkties. Ar karotiem, ar spaiņiem, ar visu ko. Tad mēs taisam ciet, ja? Kur man ir vāks. Hidra aizvara nevajag kvasam likt. Vienkārši vāku uzliekam. Aiztaisam ciet un līdz rītdienai viņš man stāvēs tagad, ja? Un rītā tad es paskatīšos, ja viss kārtībā, tad es varēšu tālāk turpināt un parādīšu, ko jādara tālāk. Turpinam šodien taisīt tālāk kvasu. Pagāja tagad 20 stundas aptuveni man. Un taisam vaļā un skatāmies, kas mums te tālāk notiek. Kvass rekur izskatās šādi. Aptuveni, jā, kā kuram, protams, tad man stāvēja siltā vietā, paņemsim karoti mūsu mīļo un jāsamaisa. Bišķiņ jāsamaisa, jāpaskatās to raugu, lai viņš tā kā jums iet uz leju viss, lai vieglāk būtu mums pēc tam pa pudelēm visu saliet. Mēs viņu samaisam un varam pagaršot arī īstenībā. Smaržo ļoti labi šodien. Pēc izskata viss ir labi, smarža ļoti labi, un tagad palika tikai pagaršot. Pagaršot jūs varat, tā kā, tad redzēsiet, vai pietiek jums cukura, pietiek jums rauga, kas tur tālāk, jā. Es paņemšu vēl vienu karotu, tāpēc, ka no šitās karotas negribu garšot, protams. Un tad es pagaršošu nedaudz. Ļoti labs sanāca. Viss kārtībā. Tā kā mēs tagad bišķiņ pagaidīsim kādu minūtes 10-15, lai tas bišķiņ raugs nokrīt uz leju, un tad es varēšu tālāk turpināt saliet. Kamēr es gaidu, es varu sagatavot visas pudeles, ja? Esmu sagatavojusi pudeles 2-litrīgās, kuras arī var nopirkt mājas salas veikalā Dzirnavu iela 7. Kurcus arī tādus, ja, kas der arī pudelei. Principā var arī lietot mājās pudeles, kuras jums ir, bet, nu, tā kā man nebija pudeles, man vajadzēja jaunas paņemt no veikala. Un tad tālāk turpināsim mēs viņus ielēt kvasu. Spainis mums arī jau kvass arī gatavs. Viņš jau pastāvēs kādu laiciņu. Un tad es parādīšu, kā es tālāk turpinu visu to darbiņu. Paņemsim pudeli. Liekam pie krāna, taisim vaļā. Un tad, kur iet mūsu kvass. Tur var parādīt.
pilnu galīgi nevajag ieliet. Jāatstāj vietu gāzēšanai. Tā, re, kur mēs atstājam vietu. Šī tik daudz, jā. Tad es paņemšu korci. Pirms aiztaisīt ciet, jums jāuzpūš puduli, lai tā kā būtu vēl bišķi. Un tad es taisu ciet. Re, kur es saspiedu puduli, ja, var redzēt, aiztaisīt ciet. Tā pudula paliks cieta pēc stundas, kad viņa pastāvēs siltumā. Tad sāks gāzēt, un kad sagāzēsies kvass, viņa būs cieta. Šobrīd viņa mīksta. Un dabīgiem produktam var rasties arī nosēdumi tā apakšā, principā. Un tas ir normāli, tāpēc, ka kvass ir dabīgs. Vēl mēs varam arī ieliet, ja jums gadījumā nav krāna, tad mēs varam paņemt krūzi. Un ar krūzi vajag tad ieliet kvasu mēs varēsim arī. Tā. Palīdz man te. Jā. Es paņemšu piltuvi, un mēs varam ar piltuvi šādā veidā arī tad ieliet kvasu. Piltuvi jūs arī varat nopirkt Dzirnavu ielā, veikalā. Tur ir dažādi izmēri, lielākas, mazākas, ir pat ar stopu. Arī ļoti tad viegli ar viņām strādāt. Vēl bišķiņ. Viss pietiks mums. Tā. Tad es paņemšu korci un atkal atkārtošu to pašu. Visu salieku pa pudelēm. Šitās es 6 pudeles likšu leduskapī uzreiz, lai viņam ilgāk varētu nodegt visu procesu gāzēšanas. No augstumā viņa nebūs tik ātra viss, tas process nenotiek gāzēšanas, jā. 4 pudeles es atstāšu līdz rītam uz galda tepatās, siltākā vietā, jā. Un tad es no rīta jau varēšu viņus sākt dzert. Ieliku leduskapī. Neaizmirsiet lūdzu izmazgāt spaini, tāpēc, ka viņš noderēs arī nākamajai reizei. Es izmazgāšu šobrīd spaini, atstāju pudeles, un tad laikam turpināsim rīt jau dzert kvasu. Kvass mūsu ir gatavs, re, kur cieta pudela pilnīgi, jā, gāzes ļoti daudz. Tagad mēs varam pagaršot. Re, kur ielēsim. Oi, kādas putas, baigi foršās. Pagaršosim. Pilnīgi bērnības garša. Tik garšīgs.